ideja, protams, ir tāda ļoti liela. Vajadzīgs, protams, ir ne tikai individuāls, bet arī komandas darbs. Valmiera var apskriet apkārt zemeslodei. Kilometrus krāsim trešdienās un svētdienās, kad risināsies Sporta 2000 Vidzemes Olimpiskā centra organizētie aktīvie skriešanas un nojošanas vakari. Trešdienās aicinām visus pulcēties 19. un svētdienās 13. dienā. Tiekamies visi pretī spā centram pie Jāņa Daliņa stadiona. Aicināt piedalīties gan cilvēki, kam jau ir kāda pieredze sportā, gan arī kam nav, vai kas grib tā kā varbūt sākt darboties, bet īsti nav motivācija, vai arī nav kāds dombiedrs. Tā kā šeit nav ne vecuma, ne dzimuma, ne profesionālā līmeņa ierobežojumi. Tā kā laipni aicināti visi valmierieši krāt kilometrus, uzlabot savu sportisko formu un vienkārši jauki pavadīt laiku dabā. Trases ir marķētas, tā ir tā būtiskākā atšķirība, kas ir ļoti pozitīvs moments tādā aspektā, kad cilvēks zina, cik viņš ir noskrējis vai nogājis ar nojām. Viņam tā tad ir skaidrība pēc treniņa, cik tad viņš ir veicis. Tas ir tāds tā kā plusiņš gan viņa pašapziņai, gan arī tāds motivācijas veidotājs darboties arī tālāk. Aicinu sekot līdzi visas informācijai mājaslapā votusports.lv, sādaļa Valmiera skrien, kur tad arī būs pieejama visa aktuālākā informācija saistībā ar šo te projektu, ko Valmiera var apskriet apkārt zemeslodei, kur tad arī cilvēks varēs redzēt gan sevi individuāli, gan arī kopā veiktos kilometrus un cik tālu vai tuvu mēs esam šim mērķim 40 000 un 75 km.